Labu konsultantu raksturo viena lieta. Vai biznesa konsultants pievieno vērtību vai nepievieno vērtību. Un tā, manuprāt, ir izcila sajūta, kad pēc konsultācijas ir tāds gandarījums, kad īstenībā tas rezultāts ir pat labāks nekā tu sākotnēji biji iedomājies. Stratēģijā mums ir 4 jaunas vērtības ar sirdi, ar enerģiju, ar prātu un ar domām par nākotni. Un mēs mēģinām pēc šīm vērtībām arī ikdienā strādāt. To mēs arī bieži redzam, kad sadarbība ar PVC tiešām ir ļoti laba un cilvēki tajā darbā tiešām iegulda savu sirdi, savu laiku, savu enerģiju. Tā kā to es viennozīmīgi varētu arī attiecināt. Es jau šatad redzu, ka tas process jau ir appusējis. Mēs abi tajā procesā kaut kur augam. Un bieži vien ir tādas lietas, ko mēs paši iesakam tās konsultācijas ietvaros un redzam, ka īstenībā uz to PVC komanda savukārt noreaģē un iedod nākamo ideju. Tā kā konsultācija jau nav tikai viena virziena process, viņš ir appusējs process. Tur nevar iedomāties, ka konsultants atnāk tikai ar savu skatījumu un nesadarbojās ar uzņēmumu. Tā kā tā spēja pareizi atrast to pievienoto vērtību vai to sadarbību ir ļoti svarīga. Latvenergo ir nākamgad 85 gadi, tā kā mums tur tā vēsturiskā bagāža ir garāka un tā dzīve ir garāka, bet 30 tas jau ir tiešām lielisks sasniegums un raksturo to, ka uzņēmums ir tiešām ilgtspējīgs. Dzimšanas dienās parasti vēl veselība, tā kā es vēlēšu veselību, ar to domājot ilgtspēju. Un man liekas, ka svarīgi ir, lai ir interesanti projekti, lai ik viena diena vai ik viens darbs, kas tiek veikts ar tādu prieku.